šīs nedēļas mazās piekdienas sarunas būs ļoti, ļoti īpašas. Mēs zinām, ka mūsu klientiem ir svarīgi izstāstīt savu stāstu, kurus viņi vēlas ievīt savos grazenos. Gribu pateikties katram klientam. Ir ļoti liels prieks par visiem tiem, kas mums ir uzticējušies. Tas, ko jūs redzēsiet, ir atbildes par to, kas ir tā individuāla pieeja pie mums. Ko mums nozīmē individuāla pieeja gradzenu izgatavošanā? Nebija jau tā, ka mēs pateicām, ka mēs gribam uz gradzeniem kediņas. Kaut kā tas mūsu stāsts, mēs pastāstījām, beidzās ar kediņu uz gradzenu. Tas ir tas individuālais, ka tu pat nepamanīji īsti, ka tā ir tā individuālā pieeja, bet tas rezultāts ir tāds, kāds tev patīk. Mēs tikāmies mūsu piemērotā vietā un piemērotā laikā. Klienta vēlmes tika ņemtas vērā. Tas risinājums bija ļoti ērts. Jā, es pat nepamanīju, ka es esmu darbā, te es aizēju, es esmu atpakaļ un pa vidu mēs esam uzmērījuši gradzenus, saskaņojuši skices, vienojušies par visu tālāko plānu. Vēl foršāk bija, kad aiziet atpakaļ un pie datora un uzreiz jau ir e-pasts par to, par ko mēs pirms stundas vienojāmies, izrunājām. Ātrāk? Ātrāk droši vien. Kā aiziet tur pagāja, man liekas, 10-20 minūtes. Varbūt 10, ne, bet 20 minūtes ir pagājušas un jau e-pastā ir viss tas, ko mēs esam vienojušies. Jā. Man patika tā neuzspiestā tā attieksme, ka visu parāda, paskaidro. Zeltam ir tādas un tādas krāsas, tur biezumi, tev brīva izvēle ir, cik platu tu gribi, kantainu, apaļu. Visas tavas arī individuālās vēlmes tiek respektētas un ņemtas vērā. Un arī galu galā, ja mums kaut kas nepatiktu, tad mums arī būtu iespēja tur kaut ko pieslīpēt vai pārtaisīt. Bet mums viss patīk. Jā, ja mums turpinās medus mēnesis, un mēs šobrīd esam lidostā. Jā, un es laikam būs gradzeniem, tas būs pirmais maratons gradzeniem, jo uzreiz pēc ceremonijas mēs aizlidojām uz Gran Canaria skriet pa takām, un tur mēs pažēlojām gradzenus. Mēs noņēmām nost, lai pret klintīm kaut kur nesabojājam. Bet Barcelonā tagad gradzeniem būs pirmais maratons. Būs maratona iesvētības gradzeniem. Kediņas. Kediņas, jā. Skrieš 42 kilometri. Nu jā. Galvenais jau vieta. Es piebraucu klāt, uzklausīju mūsu ideju, to realizēju. Hi, my name's Jeremy. Man sauc Maija. Mums ir liels prieks, ka mūsu īpašajām iepazīšanās un precību stāstam nāk klāt arī ļoti īpaši gradzeni, ko mēs taisām kopā ar Goldblum. Viņi dzirdot mūsu stāstu, radīja skici un pielāgojos mūsu vajadzībām, radot perfektu gradzenu. We're international relationship, so I'm very glad that they were willing to work with both of us, English and Latvian. So that was very nice. In the trades that I work in for work as an electrician, I was really concerned about what type of material that they would make my ring out of. So they came up with the perfect idea and did some research for me and came up with the perfect ring. Mēs noteikti varam ieteikt visiem, kam gribās unikālus, speciāli veidotus jums gradzenus, uzrakstīt Goldblum. Viņa jums arī kaut ko skaistu uztaisīs. Mēs esam Laura un Mārtiņš. Un mēs savus laulību gradzenus izgatavojām pie Goldblum. Redzējām, ka tieši tur mēs varētu izgatavot laulību gradzenus, kas nav vienkārši klasiski, bet ir ar kaut kādu odziņu, kaut ko interesantāku, kaut ko personiskāku veidu, kā pastāstīt mūsu kopējo stāstu. Mums bija vairākas tikšanās. Katras tikšanās laikā radās sajūta, ka viņi ir ieinteresēti un velta visu uzmanību, lai realizētu mūsu sapni un ideju. Un tas bija ļoti patīkams pārsteigums. Kā arī katras tikšanās laikā mēs varējām uzdot visus mūsu interesējošos jautājumus. Mēs saņēmām ļoti izsmeļošas atbildes. Bet, godīgi sakot, tas, kas varbūt vairāk uzrunāja, bija tas, cik sirsnīgi un draudzīgi tas viss bija. Būtībā tikšanās gan
gan lai pārunātu detaļas, gan lai arī uzmērītu mērgradzenus, gan arī pati pēdējā tikšanās, kad visbeidzot tikām pie saviem gradzeniem, bija kā tāda jauka pasēdēšana draugu lokā, kas arī radīja tādu īpašu, foršu atmosfēru. Kopumā esam ļoti, ļoti apmierināti, ka izvēlējāmies Goldblum savu gradzenu izveidei, un pilnīgi noteikti ieskam arī citiem veidot savus gradzenus pie viņiem. Tieši tā.